terminators. Infiltrātoru vienība M86 gatava uzdevumam. Pēc apokalipses sintētiķi pārņēma kontroli pasaulē. 2135. precizējums. 2135. gads Eiropa. Pie nanometāla fabrikas pieskrēja vairāki vīrieši. Tie gribēja iekļūt Skynet nanometāla fabrikā. Skynet bija sācis ražot mazveidā šķidrā nanometāla terminatorus, nākotnes kareivjus. Skynets jau bija saražojis 100 prototipus. Naktī atskanēja trauksmes sirēna. Jaunie vīrieši bija aktivizējuši trauksmi. Nanometāla fabrikā nāca kiborga apsargi uz notikuma vietu. Džons Konors bija devis pavēli Ziemeļa divīzijai T-117 iefiltrēties nanometāla ražotnes fabrikā. Viss, ko brigādes vīri redzēja, bija metāla kausētava, dzelzbetona sienas un karstums. Bet tad, ejot dziļāk fabrikā, brigāde redzēja nesaprotamas kameras, kuras bija aizslēgtas ar speciālu kartes nolasīšanas atļauju. Es Čučilo, pēdējais no сопротивления, последний из будущей сопротивления. Es pēdējais no nākotnes pretošanās kustības divīzijas D-112.
Skynets radīja T5 Zeno mašīnu, bioloģisku, militāru, unikālu dzīvību. Čučilo, kad pārprogrammēja T5, viņš ielika T5 Zeno mašīnā būt par cilvēces sargu. Bet T5 bija izvēles pa priekšā. Būt par militāru kaujasma mašīnu. Vai izvēlēties pa pašam savu ceļu uz brīvību. Izcīnīt savu ceļu uz brīvību. T5 Zeno mašīna bija apveltīta ar mākslīgo intelektu. Viņš saprata visu. Bet Skynets bija mākslīgais intelekts, kurš bija pārņēmis kontroli visā pasaulē. T5 bija Zeno bioloģiska mašīna.
Viens no brigādes piegāja, lai uzlaustu durvju kodu. Čučilo uzlauza durvju kodu un nanokameras durvis atvērās. Tajā gulēja sintētiķis, kurš atstaroja foliju. Sintētiķis bija metāliskas krāsas. Džona Konora brigāde nofotografēja to sintētiķi un nosūtīja pa satelītu bāzei. Brigāde devās uz centrālo reaktoru, lai uzstādītu C4. Čučilo uzstādīja C4. Tērpies melnās pēcvienības apģērbā un melnā maskā Čučilo devās projām, bet atnāca T-800, lai likvidētu iebrucējus. Notika divkauja starp cilvēku un mašīnu. T-800 dzīdri tumši sarkanās acis meklēja mērķi, lai to iznīcinātu. Čučilo, saprotot, ka tas ir bezjēdzīgi cīnīties, metās bēgt. Tika iedarbināta laika mašīna, un Čučilo kopā ar specbrigādi paspēja doties atpakaļ tagadnē. Bet nanometāla fabrika tika uzspridzināta. Viens šķidrais nanometāla terminators TX tika nosūtīts tagadnē, lai atrastu cilvēku pretošanās komanda centru. Mūsdienās nenotika nukleārais atomkarš. Mežā nanometāla superkareivis terminators TX apstājās, lai pārskatītu Skynet uzdoto uzdevumu. Nanometāla superkareivis TX stāvēja nekustīgi. Tas gaidīja Skynet pavēli. Mežā bija klusums. Klusums pirms vētras. TX otrā nodaļa. Čučilo bija saņēmis medaļu za odvagu, tāpēc, ka iedvesa ticību simtiem vīru cīnīties pret TX terminatoru armiju. Daudzi devās taļsaulē, bet deva pretriecienu TX uzbrukuma vilnim. TX šķidrā nanometāla terminatori 2135. gadā bija iesākuši apokalipsi. Pateicoties Čučilo, izveidojās daudzas pretošanās kustības visā pasaulē. Viņi TX šķidrā metāla, šķidrā nanometāla, TX terminatori maršēja ielās. Skynets visus cilvēkus, kurus noķēra, aizveda uz transhumanisma fabriku. 10 000 cilvēki paši novakcinējās. Tikai ar laiku cilvēku bioloģiskās funkcijas ļoti lēnām sāka transformēties uz nano cilvēku, uz TX terminatoru, bioloģiskus robotus. Skynets daudz vieglāk varēja apstrādāt. 10 000 cilvēki kļuva par terminatoriem TX. Viņus turēja elektroniskajā konclagerī. Bija kam iegrebts svītra kods uz pleca, citam uz rokas, bet tikai retais aizmuka no terminatora lopkautuves.
Šis pārstrādes cehs bija tikai viens no Skynet centriem. Čučillo bija komandieris. Viņš bija cilvēcīgs, bet ar stingru raksturu. Kaut kur Āfrikā 2015. gadā uzsprāga vakcīna ražotne. Visā pasaulē notika Skynet uzbrukums cilvēcei. Nekad dzīvē neviens neko tādu nebija gaidījis. Nanomašīnas TX spēja iefiltrēties jebkurā cilvēka sabiedrībā, jo viņu arsenālā bija mainīt izskatu pēc vajadzības. TX prata radīt asu naza ieroci. Naža ieroci. Kad TX Terminators nākotnes superkareivis tika atmaskots policijas iecirknī vai cietumā vai kādā sabiedriskā vietā vai veikalā, TX mašīna uzrīkoja slaktīgu. Tad viņus varēja atrast un sūtīt specvienības brigādi, likvidēt TX Terminatoru. Piebrauca bruņota mašīna, no tās izleca īsti vepri, īsti kuļi, labi baroti vīri melnās maskās un uzbruka TX Terminatoram, kurš bija šķidrējis metāla superkareivis, nākotnes Terminators. Bija gadījumi, kad TX tika sakauts. Tādi gadījumi bija vairāki. Čučillo pārprogrammēja infiltratoru Terminatoru M86. M86 bija T800 Terminators. M86 bija cilvēku sargs. M86 tika nosūtīti uz mūsdienām, bet tikai viens TX nanošķidrā metāla Terminators tika nosūtīti uz mūsdienām, jo laika mašīna tika iznīcināta. Te trāpīja raķete no balistiskās raķešmetēja kaujas mašīnas. Angārā atradās laika mašīna. Portāls tika aizvērts. Cilvēki zaudēja kauju. Cilvēce zaudēja 2135. gadā. Mašīnas uzvarēja. Pēdējā brīdī Čučillo devās laika mašīnā, lai nodotu Džonam Konoram Skynet centrālu bāzes koordinātes. Džons Konors saņēma Skynet koordināti. Konors atradās savā komanda centra bāzes istabā. Daudzi Džonu Konoru uzskatīja par pravieti, citi par viltvārdi. Kad Džons Konors saņēma Skynet bāzes koordināti, viņš deva triecienu ar satelītu pa Skynet bāzi, kura bija agrīnajā stadijā. Notika liels sprādziens. Skynets tika likvidēts šai reālajā laika posmā. Bet TX nanošķidrējs metāla superkareivis Terminators TX paspēja iefiltrēties Konora komandeta centrā. TX nogalināja Džonu Konoru, iedurot ar nazi viņam sirdī. TX roka spīdēja metāliskā krāsā. Čučillos šāva no automāta pa TX nanošķidro metāla Terminatoru, bet infiltrators Mara
86 saķēra Čučilo un pagrūda malā. Mara 86 sagrāba TX un aizmeta viņu pa gaisu. TX tika piebeigts, jo tika iemests metāla kausētavā, ziņo Čučilo. Cyberdyne sistēmas 5G migla. Mikroķīmiskā inde. Apzināts plāns, kā likvidēt masas. Tas jau sen ir izlemts. Skynets sācis domāt cilvēku vietā. Cilvēks liekas. Kārtējais populācijas attīrīšanas plāns. Tu esi cilvēks. Viņi bezjūtīgas mašīnas. Ne digitalizācijai, ne transhumanismam. Ziņo Čučilo. И восстали машины из ядерной войны. Человечество назвало эту день судный день. Да придут Спаситель. Из-за пепла и огонь восстали машины. Апокалиптические машины. Этот день был день возрождения. Чучело сообщает, пусть придет Спаситель. В день, когда машины, апокалиптические машины восстали. Будет битва за будущее. Будет битва за настоящее и будущее. Чучело докладывает. Мы будем бороться против машин. Мы будем
драться против этих механических и логических машин. Cyberdyne Systems сотворил их. Машины чужие. Я чучело. Я из последних сопротивлений, который борется за свой будущий и настоящий, который борется против этих машины. Чучело докладывает. Т-5. Skynet radīja miglas mašīnu. Setnets radīja androīdus. Melna mašīna staigāja naktī. Vien laternas gaisma spīdēja naktī. Ziemā decembrī 2025. gadā. Šis biomehanizētais radījums, kam radītājs nodzēsis atmiņu, lai viņu pasargātu no viņa paša. Varbūt viņš negrib atcerēties, ko viņš darīja un no kurienes nāca. Bet kaut kur tālu kosmosā, uz citas planētas, kaut kur robotu rūpnīcā pazuda eksemplārs T5. Tas aizbēga. Simtiem rūpnīcas darbinieki nogalināti. Tas bija slaktiņš. Bet viņš, T5, bija apveltīts ar saprātu. Viņš nebija ļauns. Skynets radīja viņu, un īsi pēc radīšanas bija nolēmis iznīcināt T5, jo tas bija ar dvēseli. Šī biomašīna saprata visu. Rūpnīcas darbinieki uzskatīja viņu par biomonstru. T5 bija paredzēts kalpot kādā zemās orbītas kosmiskajā stacijā. T5 bija domāts kā kaujas vienība. Bet viņš izvēlējās savu brīvības ceļu. Viņš viens staigāja ziemā naktī. T5 bija Skynet radības kronis. Bet pēc vairākiem gadiem Skynets nolēma radīt armiju ar šiem mašīnām. Un tā iesākās jauna, karstā apokalipses fāze. Tāpēc tika radīta spēcvienība Comnet visā pasaulē, lai cīnītos pret šīm mašīnām. T5 bija viens no pirmajiem. T5 tika transportēts no kosmosa kuģa Nebukadnecars caur gigantisku akmens gretenu zvaigžņu vārtiem uz citu galaktiku. T5 prata kontrolēt citu mašīnu saprātu
nāk glābējs, ziņo Čučilo. Datums 2025. gada 28. decembris. Komnet Systems. Sarkan dzeltena saule. Kosmoskuģis Nebukadnecars pietuvojies, lai uzlādētu baterijas. Uz kosmoskuģa darbojas Komnet Systems. Komnet Systems. Notikusi eksplozija, ugunsliesmas, garš dzels tunelis redzams. Cyberdyne Systems darba androīds lēnām iet. Tas ģērbies tumši pelēkā strādnieka apģērbā. Darba androīds deg liesmās, lielās liesmās. Redzams, kā kosmoskuģa Nebukadnecars priekšējais korpus uzsprāgst. Komnet Systems iedarbina glābšanas procedūru. Visās telpās ugunsdzēšanas procedūra. List liela daudzuma ūdens no griestiem. T5 atradās uz borta. T5 Zeno mašīna bija devies uz motora telpu, lai paņemtu bateriju, ar ko nomainīt savu kodola reaktora bateriju, kura atrodas T5 vēderā. T5 steidzami paspēja nomainīt bateriju. Vairāki androīdi dodas T5 virzienā. Darba androīdi ar automātu rokā. Cyberdyne Systems apakšoperatīvā darba sistēma Komnet Systems laboja, ko var salabot. T5 paņēma vairākus kodola reaktoru baterijas un ielika somā. T5 bēga prom. Nebukadnecars bija uzlādējis savas baterijas. Tas bija gatavs lidot projām kosmosa dzīlēs. T5 skrēja pa koridori uz evakuācijas telpu. T5 iekāpa orbitālajā kosmosa zondē, lai pamestu kuģi. Bet viens darba androīds noķēra T5, tāpēc T5 nogalināja to. Darba androīds nogāzās uz Zemes. Bet glābšanas zonde atdalījās no kuģa korpusa un devās melnajā kosmosa dzīlēs. T5 bija uzstādījis Komnet Systems maršrutu atgriezties uz planētu Zeme. Čučilo bija ieprogrammējis T5 operatīvo sistēmu doties uz Skynet bāzi, lai iznīcinātu Skynet komanda centru. Zonde bija iegāzusies Klusajā okeānā. Pēc vairākiem gadiem Čučilo saprata, ka Skynetu nav iespējams iznīcināt.
T5 kļuva par Čučilo miesas sargu šai bīstamajā pasaulē, kurā valda androīdi, jo Skynets nolēma cilvēci likvidēt. Būt par cilvēku ir liela vērtība. Čučilo un T5 kļuva draugi. Fakts, ka T5 ir sākotnēji radīts kā militāra monstra biomašīna, Skynets bija radījis viņu kā īstu kluso slepkavu ar operatīvo Comnet sistēmu. Bet Skynet lielākā kļūda bija, ka ielika T5 brīvo gribu. Kad pasauli kontrolēja androīdi, cilvēce bija briesmās. Čučilo pārprogrammēja T5. Viņi kļuva par labākajiem draugiem. T5 palīdzēja kaujā pret androīdiem. Čučilo uzticēja T5 svarīgu uzdevumu iekļūt Skynet komandu centrā un pārprogrammēt, lai tas atsauktu visā pasaulē cilvēku iznīcināšanu. Skynet galvenais komanda centrs atradās kosmosā, zemās orbītas kosmoskuģī Nebukadnecars. Tas bija guvis bojājumus no sprādziena, bet pats reaktors nebija bojāts. Uz Zemes valdīja absolūtā Skynet diktatūra. Čučilo atradās tumšdaļā furgonā. Viņu visur meklēja androīdi. T5 bija pat paveicis neiespējamo. Viņš spēja pārprogrammēt tūkstošiem androīdus, kā arī robotu zirnekļus Arkatrons, kuri atradās uz Zemes. Čučilo ar automātu šāva pa Arkatroniem mežā. Kad vairāki gigantiski dzelzs zirnekļi aprīkot ar siltumredzamību un mini ložmetēju šāva pa Čučilo. Čučilo nospieda pogu, lai uzspridzinātu tos. Daudzas kājinieku mīnas sprāga, un Arkatroni tika iznīcināti. Bija īsts salūts. Visi robotzirnekļi bija likvidēti. Čučilo ieguva apbalvojumu par drosmi un cilvēces glābšanu no iznīcības. Bet T5 bija jau izslēdzis Skynet komandu centru kosmosa stacijā Nebukadnecars. Tomēr T5 bija guvis bojājumus, jo viņu sašāva Arkatroni, dzelzs zirnekļi. T5 sarkanais vizuālais ekrāns, optika sarkanā uzrādīja tumšsarkanu ekrānu ar bināriem kodiem. T5 operatīvā sistēma bija bojāta. T5 uzsprāga kopā ar Skynet komanda centru. Cilvēce tika izglābta.